es izrādē attēloju Ašo Laps, tas tāds puika, kas dzīvo Feigina bandā, viņam patīk zakt, laupīt un atņemt, un viņš aizbēg no mājām, jo viņu tēvs sita. Es domāju, ka tādi tēli ir reāli. Es šajā izrādē atveidoju skolotājas Šarlotas lomu. Un es patiešām ticu, ka ir pasaulē tādas sievietes, skolotājas, mātes, kas spēj uz šo pasauli skatīties ar mīlestības acīm. Iemīlējušies cilvēki bieži izskatās vienkārši jokaini vai smieklīgi. Savukārt pienācās arī iemācīties atkal braukt uz 2 skrituļiem, nevis kā katru dienu uz 4. Galu galā arī justies kārtīgākam, jo esmu policists. Es izrādē Olivers atveidoju Feiginu lomu. Un es gribu teikt to, ka no malas viņa izskatās ļoti viegla, jo viņš ir nelietis, kas tur māca bērnus zakt, māca bērnus tur diedelēt, un tad ņem naudu nost. Bet no otras puses, pat cik es esmu pavisam citas dabas cilvēks, man ir bijušas ļoti liels grūtības, un arī tagad viņas vēl ir. Nancy ir meitene, kas ir nonākusi uz ielas. Visvairāk jau dēļ sava mīļotā puiša Saika, kas ir sliktais puisis, kurš ir aizrāvies ar narkotikām un spēļu automātiem. Un Olivers Nancyjā saskat savu māmiņu, savu miršo māmiņu. Viņš viņā saskat tīri neapzināti un visu izrādes vijās cauri. Čau, mani sauc Rihards Andris Bērziņš, un es šajā izrādē spēlēju Oliveru. Šo lomu ir diezgan grūti spēlēt tikai tādēļ, ka man pašam ir vecāki. Un to situāciju iedomāties, kā tas ir būt bez viņiem, tas ir ļoti grūti. Bijām bērnamā, runājām ar 4 puišiem, tādiem pašiem kā Olivers. Un to bija grūti iedomāties, kā viņiem tur iet. Tas bija ļoti smagi. Un viņi pat nevarēja pastāstīt, kā viņi nokļuva bērnamā, kas tur notika un kāpēc.
Olivers? Olivers? Olivers. Iesim. Šis stāsts ir par mīlestību, par maisi, par draugiem, par to, par pilsētu, par uzticību, par to, kas mūs šķīr un savieno. Šis ir stāsts par dubļainām ielām un skatlogu gaisu, kas nav tev. Par mani, par tevi, par smiekliem un sāpēm vēl. Šis stāsts ir par jautājumu, ko katrs ir uz tevis sev. Kādēļ esmu es dzimis un vai vajadzīgs esmu tev? Šis stāsts ir par pelēku sienu, par sauli, kas uz ausīs rīt. Šis stāsts ir par jautājumu, ko katrs ir uz tevis sev. Kādēļ esmu es dzimis un vai vajadzīgs esmu tev? Šis stāsts ir par mani, par tevi, par to, kurš to saskatīs. Šis stāsts ir par to, kas mēs esam viens otram, par smiekliem, par bēdām un arī vēl ar ļoti parastām lietām, ko gribam, ko varam, ko nē. Šis ir stāsts par dubļainām ielām un skatlogu gaismu, kas nav tev. Par mani, par tevi, par smiekliem un sāpēm vēl. Šis stāsts ir par jautājumu, ko katrs ir uz tevis sev. Kādēļ esmu es dzimis un vai vajadzīgs esmu tev? Šis stāsts ir par pelēku sienu, par sauli, kas uz ausīs rīt. Šis stāsts ir par jautājumu, ko katrs ir uz tevis sev. Kādēļ esmu es dzimis un vai vajadzīgs esmu tev? Šis stāsts ir par mani, par tevi, par to, kurš to saskatīs. Par to, kurš to sapratīs. Gulēt! Gulēt visiem! Ātri! Gulēt! Labu nakti! Vajag distancēties. Grūti ir strādāt bērnam. Vajag distancēties. Žēl to bērnu. Vajag distancēties. Žēl to bērnu. Tas ir tikai darbs. Žēl to bērnu. Un tie ir bērni, ko tu pieskati. Vajag distancēties. Te nav vietas emocijām. Vajag distancēties. Jā, bet grūti. Mazā Džeina visu laiku rāpjas klēpī un grib mani saukt par savu mammu. Vajag distancēties. Viņa atrada kā zīdaini atkritumos. Dod Dievs, lai viņu kāds paņem. Račiņu vecākiem atņēma tiesības. Narkomāni. Varbūt izārstēsies. Ir tādas programmas. Varbūt izārstēsies. Pieaugušie ir tādi paši bērni. Netiek ar sevi galā. Varbūt izārstēsies. Iedzimtība nosaka visu. Varbūt izārstēsies.
Oliveram abi vecāki miruši autokatastrofā. Nav neviena radinieka. Varbūt izārstēsies. Iedzimtība nosaka visu. 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 Labrīt, bērni! Labrīt! Diena ir sākusies! Jā, kas uzvilk? 1, 2, 3, 4, ātrāk, 6, 7, un 2, 3, 4, 5, 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 6, 7, un 2, 3, 4, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, un 2, 3, 4, 5, 6, 7. Traukus izdot. Ir? Labu apetīti!